Sveiki, mēs esam pie Bilskas muižas. Viņu sauc latviski arī Vilku muiža. Atrodas Bilskā. Bilska ir maziņš ciematiņš Smiltenes novadā, 10 km no Smiltenes, 44 km no Valmieras un 148 km no Rīgas. Šī ir ļoti skaistā muiža, kas gaida savus jaunos saimniekus. Viņi ir celti aptuveni 19. gadsimtā pirmajā pusē pēc arhitektūras, bet skatoties uz iekšējām detaļām, uz durvīm un daudzām citām lietām, tās izskatās vai nu ņemtas no kādas senākas muižas, tā kā piemēram durvis vai arī griestu risinājumi izskatās 18. gadsimta. Kopā muižā ir 2,4 hektāru parks un pati muiža ir 855 kvadrātmetrus liela. Tas nozīmē diezgan optimāls lielums, lai uztaisītu foršu lauku viesnīcu, kurā varētu dzīvot arī pati ģimene un uzņemt viesus. Atrašanās vieta ideāli arī tādā ziņā, ka atrodas netālu no Vidzemes šosejas, kas ir ļoti turistiem apmeklēta, un arī apkārtnē ir ļoti daudz dažādas pilsētas, kurās forši labi var pavadīt laiku. Iesim iekšā. Kā parasti šādās muižās pēc agrārās reformas 20. gados šeit tika izveidota skola, kur bija aptuveni līdz 80. gadiem, kamēr uzcēla jauno. Pēc tam te bija dažādi dzīvokļi, bet 90. gados viņa tika iegādājies jaunais īpašnieks, kurš arī gribēja attīstīt. Ļoti labi tas, ka apkārtnē ir daudz vecās muižas ēkas. Iesim iekšā, pastāstīt. Muižā ir diezgan daudz saglabājies arī no vēsturiskā, kā jau es teicu, ir durvis, kuras izskatās daudz vecākas. Tāpat mēs redzam, ka grīdas ir oriģinālās. Ir oriģinālās kārtas, un iesim tālāk, skatīsimies no sākuma pirmo stāvu, kas ir pamatstāvs muižā, kur muižu laikos tradicionāli dzīvoja kungi. Šeit ir jāskatās, kā tas, protams, jāuztaisa ar arhitektūras mākslinieckā izpēti, lai patiešām saprast tās īstās vērtības, kas ir saglabājušās. Jūs staigājat, redzējāt, dažās vietās ir saglabājusies vecā krāsa. Šī ir lielāka zāle, kas šeit ir smuka, tur ir skāpis ar vecajām baroka durvīm. Baroka stila durvīm. Šeit ir skats uz parku. Lielākā daļa no parka atrodas šajā muižas pusē, 2,4 hektāri. Mēs aiziesim uz vienu citu istabu, kurā es parādīšu, kurā ir durvis, un agrākos muižas laikos tur bija teras. Muižā ir saglabājušās vecās krāsnes, bet tur ir jāskatās ar viņām, kāda ir apkure, vai var atjaunot šādu apkuri, bet es tomēr ieteiktu domāt, atjaunojot likt jaunas apkures veidas modernās, kas atvieglot gan darbu, gan samazināt izmaksas. Tad šeit mēs redzam gaitenes aiziet un attiecīgi istabas uz malām. Es gribu parādīt šo te. Šeit atkal ir ļoti skaistas oriģinālās durvis, kas viņas atjaunojot var uztaisīt patiešām tādu ievērības cienīgu, kur iekšēji noteikti patiks. Šeit ir aiztaisīt ciet durvis, kas bija agrāk uz teras no ārpus, viņas ir aizmūrēts. Mēs skatāmies vecās bildes, tad tur ir ļoti skaista koka terasīte, piemēram, atjaunojot šo te muižu, gan viesi, gan paši muižas saimnieki ļoti labi varēs atpūsties uz šīs terases, dzerot tēju vai pavadot foršu vakars uz terasu. Kā es teicu, ir nepieciešama arhitektūras mākslinieckā izpēte, jo mēs redzam, ka ir daudz dažādi krāsu slāņi šeit bijusi, bet šeit parādās dažādi zīmējumi, un tiem arī varētu būt vēsturiskā vērtība. Izskatās, ka šī te arī varētu būt viena no oriģinālajām krāsnīm, skatoties pēc tā kroņa, kas ir raksturīgs, teiksim, 19. gadsimta beigas, varētu būt vai 20. gadsimta sākums. Te var redzēt, ka durvis ir pārteikti. Šeit daudz, ka durvis ir bijuši ar apaļu augšu. Plānojot muižas attīstību, tā kā es stāstīju, tad šeit var taisīt pansiju, ka ir saimnieku istabas un tad ir viesu istabas. Un šīs arī varētu būt tāds viesu numuriņš, kurā viesi varētu palikt. Attiecīgi, protams, izdomājot, kā ierīkot dušu, vannas istabu un tādas nepieciešamās lietas kā tualeti. Šeit arī izskatās, ka krāsnes varētu būt oriģinālā, skatoties pēc tā kroņa. Šeit ir saglabājušās divas oriģinālās durvis, kuras ir, es godīgi sakot, neesmu daudz muižās redzējis šādas durvis. Tā ir ļoti liela vērtība. Iesim tālāk apsīsimies, kas šeit ir tā durvība ir. Šeit ir muižas noslēpums, šeit ir sausā tualete. Tas nozīmē, ka visticamāk kungam blakām bija guļamistaba. Protams, pārtaisot jūs noteikti to nesaglabāsiet. Šitien te ir ļoti interesanti no būvniecības viedokļa, te mēs varam redzēt, kā, teiksim, apmetums tika likts pie koka sienām, ka kokā
uztaisīt koku sienas, lai tas apmetums turētos, tiek sacīti ķīļi iekšā. Speciāli tādi ķīlīši, un uz tā šī ķīlīšiem tika likts apmetums virsū. Nu, tas ir, vienīgi sakot, tas ir retums. Šeit ir aiztaisīts durvis ciets, un tur mēs redzam aplodu. Tas ir, es neredzēju pārējām durvīm, vai ir saglabājusies šī te aploda. Šis ir kā vēsturiskais paraugs, ka pēc tam var taisīt, atjaunot mūžu, var izmantot šo te profilu, lai uztaisīt pārējās aplodus. Tā, iesim tagad apskatīsimies otro stāvu, kas ir mansards. Attīstot to kā privātu māju vai kā plānsīju, tas šo te plānojumu var diezgan daudz mainīt. Iekārtojot dažādas istabas. Skolas laikā te ir bijusi sporta zāle. Ir interesanti, ka tā siena, kas saprat, ir bārbīga un citiem tādā, izmantošanai droši vien liederīgāk ir salīt mazākās istabās šo telpu un uztaisīt vairāk dzīvojamās istabas. Numurus. Jā, tagad iesim, es jums parādīšu cokolstāvu. Tur ir, īstenībā tur ir ļoti labi. Tur ir tā, ka, ja ieliek visus logus un saķiet, tad tur ir ļoti skaistas istabas, var izveidot un saimniecisko daļu, kā virtuvi, kā vietas uzņemšanas vietu. Pietiņu taisīt es neieteiktu, jo parasti ir problēmas ar ventilācijām šādās te telpās. Sarežģītā ventilācija. Varat uztaisīt, bet tas ir diezgan sarežģīti. Jā, šeit ir interesanti telpa, kas, es nezinu īstā funkciju, bet izskatās, ka šeit ir bijusi virtuve un krāsnes ir, un šeit ir velvēti, ļoti skaisti velvēti, krusta velve. Tad šeit ir ieeja no mājas gala, respektīvi arī tad, kad darbojās muižā, tad kalpi nāca pa citām durvīm nekā kungi, bet mūsdienās tad to var izmantot to, ka šeit ir vēl viens papildus durvis, un tad var ērtāk izmantot arī saimniecībā, gan piegādāt preces, gan uztaisot arī, piemēram, atsevišķas ieejas tam šajās te telpās. Jā, aiziesim. Vēl paskatīsimies priekš telpu. Kā es teicu, gaismu, tad nāk no, jā, šeit saliek visus stiklus, visu smuki iztīra, tad šeit ir ļoti labs telpas. Un šeit ir tas, ka šeit nav mitru. Šeit dažreiz liekas, pagārs ir interesanti, ka šeit ir tiešām tas gaiss ir tāds sauss un foršs. Šī ir ļoti skaista telpa, es nezinu, kāda funkcija te ir bijusi, izsauc kādreiz bijusi plauka, un šeit ir ļoti skaists spāris, brusas salikts lielās resnās, kas te dod to foršo efektu. Mēs izgāsam atkal ārā, un šeit interesanti, tas, ka ir saglabājušās daudz koku detaļas, un mēs paskatāmies tur augšā. Šīs te izbūves, tad ir ļoti skaisti spāru gali ir izgriezti no koka. Labāk saprast, kā izskatās tā māja, un tas zemes tad apiesim apkārt muļķu sēkai. Te var redzēt, ka cokolstāvā logi ir virs zemes. Šeit cokolstāvā ir arī divas ieejas, kur var ieiet muižā, tad attiecīgi, ja teiksim, ir tas pats lielais parks. Šīs te kāda no tām telpām var kalpot arī kā noliktava darba rīkiem, pļaumašīnai un tādām lietām. Te ir tas, ka te ir diezgan daudz meža radības, jo mēs te staigājam, te var redzēt, ka stirni pēd, stirnas te staigā, tas ir tā papildus bonus droši vien par tiem, kuriem patīk daba. Kā es teicu, parks ir jātīra, protams, viss izskatās ļoti skaisti, bet jums ir noteikti var atrast kāds plāns un speciālists, kā var izveidot ļoti skaisti pastaigtu parku. Šis stiepjas diezgan tādā garumā. Šeit var redzēt, ka ir aizmūrēts durvis. Vecās fotogrāfijās melnbaltās ir redzams, ka šeit bijusi liela koka terase ar verandu. Respektīvi, vasaras laikā vai rudenī vai pavasarī var iziet uz terasi, sēdēt, baudīt kafiju, dažādas ēdienas un baudīt dabu un klusumu. Tas ir noteikti nepieciešams. Jaunajiem saimniekiem es noteikti ieteiktu to visu atjaunot un uzlikt šeit. Šeit mēs redzam muižu no otra gala, tas pats pildrežas foršais, kas man ļoti patīk. Man noteikti varētu patikt arī tās koku visas konstrukcijas jumtam. Un šeit mēs redzam arī ieeju uz cokolstāvu, to, ko es rādīju jau. Tad var ieiet uzreiz arī tā kā piegādāt, piemēram, preces, ja jūs taisat kaut kādu
plašāku restorānu vai kaut ko ideālu piebrauc pie pašām durvīm, izkrāmē, nekur nevienam nekas nav jāstiep augšā lejā, vienkārši iebrauc un kārtībā. Man sauc Jānis Lazdāns. Ja jums ir kādi papildus jautājumi, tad droši zvaniet, rakstiet jebkuros saziņas līdzekļos, es jums labprāt atbildēšu un pastāstīšu vairāk. Tiem, kas nopirks mūžu līdz šajā gadā, dāvanā kasti šampāņus.